Vasarīs, kremta cietu siļķes asti, upmaizes garozi piepostām. Palūk, lai izveidotu šādu kaklu, mēs tev vēl fokus parādīsim. Lai izveidotu šādu kaklariņu, tātad šeit viņš tiek kalts, šeit viņš tiek stiepts, kamēr tad mēs viņu dabonam attiecīgā diametrā, lai mēs viņu varam kalt un veidot. Tagad par kaklariņķiem ar nelieliem diametriem. Agrāk mēs te bijām domājuši, ja, tev uzlikt. Nē, tu papriekš es uzlikšu sev un pēc tam tu sev. Tātad, pavisam neliels kaklariņķīts, bērna riņķīts, varētu teikt. Šis pats tips, ja? Un mēs nezinām, kā viņš ir uzlikts, ja? Un mēs domājam un mēģinam visādas eņģis, bet tātad eņģu nav, lūk jums. Skaisti izskatās. Lūk, šādā veidā. Un tad arī šī daļa nelūst, un senās latgalietes, šito neloc vaļā. Un senās latgalietes tātad ir zinājušas fiziku labāk kā mēs. Nu, tad pamēģina uzlikt tādu atliec vaļā. Viņš pār galvu varēs pārlikt? Jā, šitā te. Man gan nebija tā jādara, es pār galvu. Nu, tu tā izdarīji, jā. Nu, un tagad aizproci. Pamīšas, lūk. Lūk, tā arī teikt. Tātad nekāda problēma nav tāda riņķi uzlikt. Nu, šis jau ir, tev jau ir iespējams viņu pār galvai, vai ne? Tas ir līdzīgi kā ar šiem riņķiem, man ir tos vēl salikt visus kopā, nu tad pasties spīdi mirdu, netirinies. Es čurāt gribās vai stāstot, rādu kāda ugus, pagriez pa balonu vajag. Teiksim, šodien tur mēs tekstu pieliksim. Šodien rotkeļi lieto, teiksim, modernus gāzes degļus. Un šādu liesmu jau ir par lielu smalkam juvelierim, Jurim Cīrulim, piemēram, viņi ir par lielu, bet Kalniņam viņa ir par mazu. Tātad Kalniņš lūk lieto šo ēzes uguni. Bet tas, ka tur kaut kas tajā ēzē karst un pat lejās, tas ir tajās filmās iekšā. Tā kā es domāju, nu var jau te paņemt tādu bišķiņ, lai viņš nokaitinājās. Pār bija, kā es ielieku stieni, tāpēc brītiņa. Jau it kā jau sāk palikt, jau zāļa uguns aiziet, saprotis, viņš jau puse ir aiztecējusi. Šitas tomēr nav dzels. Ne, nu tas, ka te kaut ko kaļ, tas ir tādu kaut kur vēl lodā. Tas tur bija it kā tajās arī kadrās. Nu, tad tas šito visu kopā, kad tur kaut ko saliek, es domāju, ka tur kaut ko maizēs arī. Mākslas filma, un tad mēs vēl paņemsim tos, kā viņš ir stipri lēnā. It kā tas logas ir sarkans, ja, bet viņš jau netabū vairs to uzrāvienu, un tad ir tāda šņācienu. Var jau tev uztaisīt to šņācienu pa priekšu. Nu, jā, bet pa priekšu tagad mēs šito pašu pasilēsim tik tā, lai viņu var pakalt, un tad iztīri tā kā to ēzes līgzdu, un pa jaunu, ka viņš tā sāknāk. Viņam jau ir baigā masa, un ja šitādu te, ar dēgli tur var pusbalonu 30 lidrīvo uz vienu nokaitējumu izcītājot. Šitā, ka tev ir biedri apmeklētāji, kas grib redzēt, kā to dara, tad viņiem ļoti skumji. Tā jau vēl bišķis. Es gribās, lai te redz, ka viņš ir sarkans. Čībiniet kaut ko. Tā, ka jūs
Galvenais, lai jūs nekaujieties, bet lai jūs dariet. Tā, nu jā. Cik tālāk, tagad šeit. Laka esi. Tu ņem. Priekšu, vēl. Stop. Citādāk man viņš plīsīs. Tā, tagad izdarām tā. No brīnišķīgs kāds. Tagad daram tā. Jā, iztīk. Nu, vēl to tu. Līgsta. Līgsteiklis, kā teiktu, dzēnieks, attēls. Es tūlīt vēl padancīju. Ēzi, taisa dzēnieks, attēls. Ir. Tā. Bet. Vēl bišķi karsto laikā. Jūs gribat laisties? Jā, tagad vēl nekas nebūs vienu brīdi, tagad vispār es varētu uzpīpēt pa vidu. Bet tagad, kamēr viņš tagad izpūtīs cauri tam slapajam oglam. Tagad viņš izpūtīs, tad jau būs labāk. Viņš kaut ko tūlīt izpūtīs. Jo tur apakšā redz stipri. Jā, un tad 7:30. Nē, mēs nāksim. Bet 6. Kad mēs iznācāsim pās. Bet 6 nevienam nebūs. Bet nekā. Nākiet pie manis, nu. Nākam reizi. Nu jā. Nu, bet tad vismaz jūs nepazūdiet tikai. Nepazūdiet, ziniet. Nu jā, tāpat bija saproties. Noēda mums uguni. Sasolīju uguni. Daba tā. Mēs jau tikai pie tevis brīdī. Viņš te višķi mūžu dzīvo, mūžu mācies, man šis kurs tikko sācies. Tūlīt es tev mācīšu urt. Tu atkal mamma paņems šitā. Tas ir tikai urdi modelis, tas nav īsts urdis, bet redz. Nu, Naču, tagad es tev stāstu un rādu. Mana mamma vēl iedziļinās ugunī, bet pašu principu, lai var redzēt, kā tas notiek. Kā ir urpis senos laikos. Lūk, šādā veidā. Tātad mēģini tagad, kā tev tas iznāk. Liec rokas šita te virsū, zem siksniņas. Droši, un aiziet. Drusciņi atļauj viņam uztīties. Stipri nevajag, viņš jau ļoti... Tev uz spogām, atceries, ka mēs taisījām? Jā, viņš kā mīlestība, dorai kā aiziet. Un iedomājies, ka tu dari darbu tādu, kā 1000 gadu atpakaļ šitā strādāšu. Un pie tam, tā kā viņam tādu improvizētu, mēs tādu riktīgu ielikām urbīti. Nu, paņem vēl bišķi. Māra, tev varbūt pamēģinās. Tad, zin, tas tāds vairāk to mācēt. Nu, tad paņem uztināt kaut tā, un viņš tad. Un tā kā viņam ir īsts iekšā tas urbamais, viņam ir darba gājiens uz abām pusēm, un viņš ir precīzāks par to elektrisko rokas spirālu urbi, ja, jo tam vajag iedzīt caurumiņu, un tad mēģina, un tad viņš vienalga aizvalk uz. Lūk, cik tas ir vienkārši. Tā kā visu mūžu neko citu nebūtu darījis, tikai šitāds riptiņas ripinājis. No kolosāli. Prieks pašam un dzimtenei. Nes, kur mana sieva. Protams, viens ir paņēmis un salocījis. Ak, tas sigāni jāsaka. Vēl viens vainags tātad. Te bija tāds moments, kad Kalniņš rāda sakarā ar urpšanu, ka redz, te ir 96 piekariņi. Katrā piekariņā ir urpts caurumiņš.
un caurumiņi ir kolosāli labi izurpti. Te kalniņš, protams, urba ar spirālu urbi, bet tātad senatnē arī kaut kā urba. Un to, ka viņš ir urbts, pagaidzi tev tūlīt vēl vienu diapozitīvu uzlikšu. Kur redzams, kā caurumiņš ir urbts, nevis ar naglu. Šeit ir kolosāli redzams šīs urbuma vietas, ja? Šeit un šeit, ja? Arī šeit. Šīs ir senā rotkaļa, vesera, smailā gala pēdas, tātad viņš rāda, viņš, nu, ko viņš dara, mēs redzam, ko viņš te darīs, ja. Tots, redz, šeit ir tāda trīsstūrīša rinda, ja, un punktiņi gar malām, ja. Nu, zinot, ka, un te ir pretīm arī trīsstūrīši, nu, tos sliktāk var redzēt, bet tātad, zinot rotu veidus, nu, es saku, ka tā ir bijusi trīsstūra šķērliezumā aprocīta, ja, kur ir salūzusi, un rotkals no viņas ir izveidojis izkals piekariņu, ja.